Tā, nu labrīt, dāmas un kungi, ļoti īsi, ļoti kompakti un ļoti skaidri. Jā, man ir laikam nepieciešama neliela izpalīdzēšana, nu no tiem, kas var izpalīdzēt, vai nu attiecīgi nevar, tad nu nevar viss, tad skatos pats, kā es to situāciju varu izsināt. Ir tā. Pašā nobeigumā tagad ir mana Austrālijas grāmata. Jā, viņš šobrīd ir pie maketa. Makets tūlīt beidzās. Pirmā grāmata jau ir gatava, otrā, nu, burtiski tūlīt būs gatava. Un, jā, kāpēc divas grāmatas? Un tāpēc, ka nenormāli bieza, jā, 800 lapas, tātad sadalījās aptuveni 400 un 400 lapas. Līdz ar to divas grāmatas, jā, lai nav nu viena lielā bībele Gutenberga jātur rokā. Un līdz ar to, jā, tad es viņu prasu, cik tas izmaksā drukai, un viņi man pasaka ciparu. Es aptuveni nojaušu to ciparu, jā, jo nu, es jau diezgan regulāri drukājos un tā tālāk, bet šobrīd tā situācija tāda, ka abas grāmatas ir biezas, un līdz ar to tas cipars būs tāds, nu, kāds man nepatīk. Viņš man ļoti nepatiks, tas cipars, tas ir skaidrāk pa skaidru. Nu, un tad ir tāds variants, ka principā, ja kādi, nezinu, kaut kāds vai uzņēmums vai privāti varētu man palīdzēt pie grāmatu izdošanas, es šoreiz tiešām būtu ļoti pateicīgs, jo tas man atkal ļautu, nu, tā kā uzlikt atpakaļ uz kājām, jo sanāca tā, ka, nu, pēdējās 3 grāmatas es, nu, tā kā es izdevis, kā saka, pilnībā pats pa savu naudu, jo man bija, nu, iekrāts un man pilnīgi pietika, un tagad, nu, bišķiņ tā ir man nolaidība, jā, jo, nu, principā es uztaisīju tādu tā kā ieguldījumu nākotnē, jā, es aizbraucu 2 ceļojumos, pa ko es, protams, arī rakstīšu vienu no tām grāmatām, jau arī, principā, ir gatava, un pēc tam es to naudiņu dabūšu atpakaļ, jā, es viņu dabūšu atpakaļ, bet šai brīdī, nu, ir tā, kā ir, jā, ir tā, kā ir, un ņemot vērā, ka jāizdod 2 grāmatas, nu, ir tā, kā ir, jā. Tāpēc, jā, mīļie cilvēki vai varbūt uzņēmumi, vai kurš man var palīdzēt pie grāmatas izdošanas. Jā, ja jūs saprotat, pa kādām naudām iet runa, es precīzi nezinu, bet tie ir nu, 1000 un tie ir 10 000. Jā. Ja kādam liekas, grāmata izdošana ir tur, nu, kur tur dirs jāzina, ka viņš tur izmaksā pāris €100 un tā tālāk, nu nav tā, tāpēc, ka viss tur ir krāsains, viss tur ir, no, es pat nerunāju par visām tām izmaksām, ko jūs esat samaksājis par maketēšanām, tulkošanām un visām šitām te lietām, ja, nu, tas vispār iet atsevišķi, par to es jums neprasu un tā. Nu jā, līdz ar to man baigi noderēt palīdzību. Jā, ja kāds var palīdzēt, uzrakstiet man privāti un tā, protams, es jūs tur firmas logo vai tur jūsu vārdu ielikšu grāmatā, jā, ka šie cilvēki man ir palīdzējuši, nu, ja tas ir svarīgi, ir tādi, kad es zinu, kas man iepriekšējās grāmatas, nu, pašas pirmās viņi nemaz negribēja, lai es viņas liek iekšā, es varu nelikt, nu, kā jūs gribat, jā, respektīvi, nu, tādu var, tā kā jūsu firmas reklāmiņu ielikt vienā lapusē, tā kā vienā, kā saka, atvērumā un ar logo un tā tālāk. Ja palīdz, nu, tā kā man pie izdošanas sazinieties, tad jā, ja kādam ir tāda iespēja sazinieties, tad ar mani privāti izstāstīšu, kas un kā pēc pāris nedēļām, es domāju, zināšu to gala ciparu. Protams, nu, es neprasu pilnībā viņu nosakt. Nē, ja kāds grib, jā, lūdzu, bļē, es neteikšu, nu, nē, man, bļē, nērti, davai, bļē, pilnībā, bet loģiski es rēķinos, kad man tā nauda kaut kur jāsakas, es arī teorētiski rēķinos, ka man pilnīgi neviens nebūs, nu, tad es domāju kaut kādu citus variantus, bet, nu, parasti kaut kā tā situācija atrisinās, jā. Nu, šeit var arī, protams, uzdirst tie, kam liekas, ka šis ir, nu, tā kā obligātais maksājums, un, bļaļ, nu, kā tev nav kauna prasīt naudu, vēl, ka, nu, nav man kauna, jā, nu, citreiz es iedodu kaut kam vajag, citreiz es no kādu paprastu, tā kā man baigi kauna nav. Un gal galā, nu, šis nav obligātais, tieši tā negrib nemaksā, bļaļ, nu, neviens tev neprasa, tā nav spiest lieta. Kaut kā tā. Labi, nu, ko tur vairāk stāstīt, jā, ja jums kāda interese ir, nu, uzrakstiet man privāti, jā, nu, tad es attiecīgi pateikšu, apmēram, ar ko jūs drīzāk pasakiet, jā, ar ko jūs varat, tā kā, izlīdzēt, es pateikšu, apmēram, ar ko es rēķinos, un, tā kā, man šobrīd noderētu, nu, da jebkās, jā, teikšu godīgi. Kaut kā tā, bļaļ, nodzīvojies čels, jā, un tā kā, varbūt zinat, jā, ka es šogad arī neesmu tieši iesaistīts kaut kādās šitajās te
projektos vai vēl tur kaut ko līdz ar to, nu, bišķiņ tāds sušņaks ir, jā, skābeklīts jāpiegriež. Labi, ko tur daudz dirst, jā, lai šis video nepaliek pārāk garš, tā tad dodiet ziņu, ja varat izlīdzēt, un jau paldies iepriekš.